Man liekas, ka es esmu tā kā tāds mazs mērkaķēns priecīgs, kurš ir tikko iemācījies lēkāt. Viņš lēkā pa džungļiem, pa liānām un priecājās. Un tā es arī apmēram jūtos. Nē, ir labi. Pozitīvi ir tas, ka mums beidzot nokrāsot sienas. Tur vēmļi gan kaut kas, bet tas ir pozitīvi. Tas reāli uz kaut kādu domas plūsmu tomēr aizved. Tā es arī jūtos aptuveni, tu tā jautā. Es tā kā producēju un taisu Zupu tādu raidījumu, kur būs tādi, būs sadalīti pa blokiem. Es tieši pats vairāk atbildu par animāciju. Ir cilvēki, kas taisīs tā kā faktus, Marija, piemēram, un vēl jauns puisis pienāca, viņš taisīs tā kā mazas sekundes, kā 5 sekundžu filmiņas. Un es zīmēju tā kā animācijas, zīmēju aforismus un visāds joks karikatūriskā stilā. Man tas mērķis ir uztaisīt kaut kā tādu raidījumu, ka reāli visi cilvēki nogaišās no kājām, kad viņi ieraug to raidījumu, bet reāli nav atnācis tas pie manis. Bet tas, ko es te patiešām daru, ķipes te skaitos projektu vadītāji. Tā es vadu projekts un tā kā daros, bet projekts tu vadi? Čau sportu un čau tripes. Kuriozākais brīdis, Jēzi, to nevar visu aptvert vienā vārdā. Mans lielākais kurios ir tas tāds, ka es satiku jūs. Tas ir tāds kā viens liels kurios, bet man patīk kurios. Man dzīve kļuva par lielu izsmieklu tajā brīdī, kas ienāca šajās telpās. Un tāds turpinās, bet es nesūdzos, patiesībā ir forši. Un tāpēc es aicinu arī pārējos visus nākt. Tu dzīvosi ilgāk. Varbūt. Nē, te ir labi. Te ir labi, tas arī ir. Iemācies skaitīt. Best.